Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šai video es jums gribu parādīt, kā veikt ar iCord maliņu apdari. Ja? Tātad es adīju Jaku Mila, kurai man arī ir pamācība, un viņai lūk ir apdarīta ar iCordu, un arī iCord striķīši. iCord striķīši ir vienā no iepriekšējiem video, kā viņus adīt. Un es vēlos parādīt, kā tad ir jāveic šāda veida apdari. Un es parasti ņemu tādu pašu adatu izmērs, ar kādu es adīju, pieņemsim, noteiktu projektu. Pieņemsim, ja es Jaku adīju numuru 5 adatām, tad arī apdarei adīšanai es paņēmu numuru 5 adatas, citreiz pat es ņemu pa vienu izmēru lielāku. Zinu, ka citi ņem pa izmēru mazāku, konkrēti man tā nestrādā. Man vienmēr sanāk ļoti šaurs, tāpēc es vienmēr ņemu vai nu tādu pašu izmēru, vai nu lielāku izmēru adatas. Jūs šeit arī paši skatāties, kā jums ir nepieciešams. Tagad es paņēmu, protams, numuru 5 adats, jo es pašu paraudziņu adīju ar adatām numuru 5. Un tātad jums ir jāizvēlās, cik biezu jūs gribat to pašu iCordu, to apdarīti. Man jākai no 3 valdziem, tāpēc arī šeit es darīšu no 3 valdziem. Tad visparastākajā veidā mēs uzmetam 3 valdziņus un tad pastumjam darba diedziņu uz priekšu. Izadam pirmos 2 valdziņus, bet trešo vēl neizadam. Trešo es pagaidām tikai nolieku, jo mēs sāksim tagad adīt. Un tūlīt jāizdomā, kurā pusē, tā man šeit neskapēc sāk irt. Un lūk, šeit ir rindas, tā kā, nu, pieņemsim šī jakas sākums apakšā, ja? Un tad mēs skatāmies, kur šeit ir mūsu valdziņš, kur mēs varam iedurt. Un mēs viņā ieduram, uzliekam atpakaļ to trešo valdziņu, kur neizadījām, un izadām abus kopā aiz aizmugurējās sienīs. Konkrēti es to daru, tas ir tādēļ, lai veidotos tā maliņa. Un tagad atkal es izadu pirmos 2, respektīvi, ja jums, piemēram, kaut vai ir 5 valdziņi uzmest, jūs adat visus valdziņus labiski līdz tam pēdējam, ja? Tad manā gadījumā es 2 izadu un 3 man paliek. Es atkal viņu pagaidām uzlieku uz adatas un meklēju, kur ir nākošais valdziņš. Šeit, lūk, var redzēt. Es viņu paņemu, uzlieku un izadu abus kopā labiski aiz aizmugurējās sieniņās. Nu, protams, šeit jūs vēlāk visu ar diedziņu paslēpsiet. Ko es gribu minēt? Kāda ir mana tāda varbūt kļūda, bet, nu, protams, es jau nelabošu, jo man adījums sen ir pabeigts, bet tad, kad jums ir, pieņemsim, ja jums ir jaka vai, jā, visticamāk jaka, un jums šeit ir valnītis, tad jums nesanāks tāpat, kā, piemēram, paraudziņā uzcelt katrā valdziņā, ja? Jums vajadzēs vēl starp valdziņā, jo tomēr adot valnīti, viņam nedaudz atšķirās, viņš samazinās. Nav tā, kā jūs adat labisko, pieņemsim, vai krēlisko rindu, ja? Tā kā to ņemat vērā, ja jums ir valnīts, tad jums ir jāuzceļ vēl valdziņš un jāizada kopā, lai veidotos iCords no starp valdziņa. Tas ir mans ieteikums. Protams, katrs daram un eksperimentējam, kā uzskatām svarīgi. Un atkal izadam pirmos 2 valdziņus, šo pagaidām noceļam, meklējam nākošo, lūk, mūsu valdziņš, paņemam mēs no viņa, atrodam uzceļam, uzliekam to trešo valdziņu uz adatas un sādam abus kopā aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Pagaidām tā vēl grūti teikt, bet palēnām jau veidojas. Un tad šādi atkārtojam. Jā, tas ir tāds laikietilpīgs process. Ja jums nav slinkums, jūs varat ņemt apaļ adatas un jau laicīgi uzcelt visu valdziņus, un tad jums būs krietni vieglāk jau sādīt. Bet es to nevienmēr daru, tāpēc, kad slinkumu pakāp dod zinot pa sevīm. Tātad izadu 2, trešo noceļu. Lūk, ir nākošais valdziņš, paņemu viņu uzceļu uz adatas, uzlieku atpakaļ arī tev trešo valdziņu un sādam kopā labiski. Un atkal adam 2,
trešo noceļu, meklēju, kur ir mans tas nākošais valdziņš, uzlieku trešo valdziņu atpakaļ, ja, tas ir tas mūsu neizadītais, un izadu abus viņus kopā aiz aizmugurējās sieniņas. Lūk, redzat, kā izskatās jau tāda apdarīte. Un vēl vienu reizīt parādīšu. Izadam tad pirmos valdiņus, manā gadījumā tie ir 2. Trešo es pagaidām noceļu, atrodu savu valdziņu un izadu viņus kopā. Un šādi atkārtojam, un es jums parādīšu, kā es veidoju nopaļojumu. Tagad atkārtojot un atdat tas, kas jums ir jādara, protams. Izadījām aikordu un esam pie mūsu stūra. Ir jāsaprot, ka aikords vienmēr adījumu nedaudz tā kā savelk. Jā, tas ir tas, ko es gribēju minēt. Un lūk, redziet, man šeit ir tāds tā kā stūrītis. Un tom stūrītim ir nepieciešams darīt šādi. Izadam pirmos 2, trešo noceļam, atrodam to stūra valdziņu, viņu mēs izadam labiski un to trešo viņam pārvelkam pāri. Un tad tālāk vienkārši turpinam. 1, 2, trešo pārvelkam, nu un tad jau mums sanāk mūsu sāns aiziet, meklējam sāna valdziņu, uzliekam atpakaļ to trešo un sādam viņus kopā. Un tā mēs esam izveidojuši mūsu stūrīti, nopaļojumu, ka izadam 2, trešo pārliekam, atrodam mūsu sānu valdziņu, man te tā nedaudz grūti pateikt, kurš tad tas īstais ir, un izadam viņus kopā. Lūk, esam uztaisījuši stūrīti, un tad jūs tālāk pēc šāda principa turpināt veidot aikordu, tik daudz, cik jums vajag. Ja pieņemsim tā ir kaut kāda kaklu apdare vai piedurknes apdare, tad jums beigās jūs sanāk noraucot kaut kur šeit, un tad jūs vienkārši savienojat, sašojat abus kopā ar valdziņu tehnikā, un tad nevarēs īsti redzēt to vīlīti. Paldies, ka noskatījāties, un tev līdz nākošai reizei. Atā!